Zāre, es esmu e-veselības punkta vadītāja, un šodien gribu jums pastāstīt par mūsu jaunumu ārsta birojā un e-veselības punktā, kas ir mūsu sadarbības rezultāts, tātad anketēšana pacientiem. Uzreiz teikšu, ka īsnībā šis ir tikai pirmais posms, kuru mēs šobrīd esam veikuši un esam izveidojuši. Gribam ieviest jau pa posmiem jau sākotnēji, bet vispār mums ir vēl nākamie pēc tam 5 plāni, kā mēs vēl attīstīsim šo produktu, kā mēs viņu veidosim tālāk un kā tas īstenībā mainīs kaut kādu pacienta iesaisti vispār savā medicīnas aprūpē. Tālūk, sākšu ar to, ka parādīšu par šo risinājumu, kāds viņš mums ir šajā mirklī, ko es aicinātu arī jau sākt izmantot arī jūsu iestādes, varbūt uz kādu konkrētu pakalpojumu vai varbūt iestādi kā tādu, jo šī anketas forma paredz ne tikai to, ka uz konkrēto vizīti, bet mēs varam sākt arī jau vākt datus, kas būtu nepieciešami varbūt jau uz iestādi kā tādu. Šobrīd nošērošu ekrānu, parādīšu, ar ko tad tas viss mums sākas parasti. Varbūt kāds var pateikt, vai redz ekrānu, kur ir uzraksts anketas? Jā, redzam. Paldies, Lels. Tā, jā. Šis tā tad ir īstenībā šobrīd ieved tādā e-veselības punkta aizmugurē, kā teikt, kur vadības panelī, kur mēs tā kā veidojam šīs anketas, lai parādītu jums, cik daudz un dažādas iespējas. Paldies mūsu mīļajam klientam VCA, kas mums ir ļāvis jau atrādīt šobrīd savu ginekologu jautājumu sadaļu, kas gan nav pabeigta šobrīd, arī mēs ejot cauri. Viņi mums kā tādi izmēģinājumi trusīši ir nākuši pretī par to, lai saprastu, kādas vēl funkcijas ir vajadzīgas, kā mēs varam veidot, kā mēs ko. Neskatieties uzreiz šobrīd, šī ir testa vide, kurā es strādāju. Es strādāšu kā Liepājas reģionālā slimnīca, bet tas viss tā tad ir testa materiāls, un tāpēc uz pašiem datiem kā tādiem varat neskatīties. Tātad, ejam iekšā, pieņemsim šajā VCA ginekologu jautājumu pacientiem, ko mēs esam izveidojuši, mēs arī redzam. Mēs varam uztaisīt tātad, kurā iestādē mēs šo anketu taisīsim, kādi būs pakalpojumu tipi vai klātienu video konsultācijas, telefonu konsultācijas, un pēc pakalpojumu koda arī sadalīt, kur tātad kāds mums e-veselības punktā pēc kāda koda ir pieraksts, pēc tāda arī mēs šo anketu varam nodot. Šeit tālāk mēs jau redzam, ka mēs varam norādīt konkrētas, mēs varam palikt šajā līmenī, kas ir uz pakalpojumu tipu tikai, kas nozīmē, ka konkrēti šajā gadījumā Liepājas reģionālajā slimnīcā visiem masāžu pakalpojumu sniedzējiem klāt parādīsies anketa. Savukārt šeit jau mēs varam atdalīt jau atsevišķi ārsta personas kodus, kur mēs redzam, ka kurš konkrēti viņas lasīs, var, ja piemēram, ir konkrētais ārsts, kuram tikai parādīsies šī anketa, un mēs varam arī pievienot šo palīdzošo personālu, kā teikt, kuri var arī apstrādāt un lasīt šīs atbildes, lai tā kā palīdzētu ārstam ar viņām varbūt tikt galā, vai arī arhivēt, vai saglabāt, vai izprintēt, vai kādas ir nepieciešamās darbības. Tā kā šeit mēs varam diezgan plaši izvērsties, saprast, kādā līmenī mēs šīs anketas taisam, kas viņas var lasīt, kas viņas nevar lasīt. Kāpēc šis ir būtiski? Tāpēc, ka tā kā ir GDPR šajā visā ir ļoti, ļoti būtisks, un tajā mirklī mums ir konkrēti jau jānorāda, kas viņas lasīs, kas viņas redzēs, un tālāk mums ir arī aizsargāts viss ar dubultu autentifikāciju, lai nebūtu tā, ka jebkurš, kas ir saņēmis linku, var viņas aizpildīt, labot, lasīt, darīt jebko, kas attiecās tikai uz konkrēto personālu, kam šis ir domāts. Tātad, skatoties uz priekšu, mēs varam redzēt, kad šeit ir dažādas formas. Mums tātad teksta ievede viena rindiņa, mums ir izvēles rūtiņas, kur var atzīmēt vairākas, mums ir teksta ievedi jau plašāki, garākas. Mēs varam sadalīt kā tādas, kad pieņemsim, sākumā vienmēr būtu jāsākās GDPR jautājumu, kur mēs dabūnam piekrišanas.
mums ir obligātie lauki, kas ir jāizpilda. Piemēram, ja tu GDPR neesi piekritis, tad tajā brīdī tava anketa noteikti netiek saglabāta, netiek nekur nosūtīta. Ir radiopogas, kas nozīmē vienu vai otru, un arī faila augšupielāde. Ja mēs redzam, ka mums, pieņemsim, būtu nepieciešamība pēc, piemēram, asins analīzēm, lai atnāktu no kādas ir pirms tam veiktas vai jebkā, šo visu mēs varam izvēlēties un uztaisīt tādu kā apkopojumu ar kādu paku, jau pacients dodās uz mūsu vizīti. Ir tātad obligātie lauki un neobligātie lauki, un šajā gadījumā par obligātajiem laukiem, tātad kāpēc viņi ir obligāti vai neobligāti, mēs nosakām to, ka anketa tiek aizpildīta un tiek uzskatīta par aizpildītu ne jau tad, kad anketa ir izveidota, uzģenerēta vai kāds viņu ir paskatījies. Anketa ir aizpildīta, kad pacients ir aizpildījis obligāti norādītos laukus. Tikai tajā brīdī mēs varam teikt, jā, mūsu pakalpojums tātad ir strādājis, mēs par šo atbildam. Un lūk, arī ir iesniegtās atbildes. Kamēr pacients nav to aizticis, tikmēr mēs viņu neuzskatām par pildītu vai pat aizpildītu. Tālūk, šeit jau mēs redzam, cik daudz un plaši mēs visādi varam šīs anketas veidot un taisīt un darīt. Tātad gari, plaši visādi mēs varam uz augšu, uz leju cilāt, bet tas jau principā vismaz sākotnēji nebūtu tā kā nebūs jūsu rokās, tur jūs iesūtat savu anketas uzmetumu, kādu jūs redzētu, mēs ejam cauri, mēs izveidojam, mēs jums atrādam, testa vidē parādām, kā izskatās, kas notiek pie katras atbildes, un tad tikai mēs laižam tā kā reālajā vidē. Kāda vēl ir atšķirība? Tātad ir atšķirība arī tāda, kad mums ir atsevišķi jautājumi, ko ir iespējams aizpildīt pacientam, un mēs varam pievienot anketā arī laukus, kurus aizpilda tikai un vienīgi ārsts jau vizītes laikā. Parādīšu jums pēc tam dzīvējā, kā tas izskatās. Šobrīd droši vien te ir mistiski dažādi jautājumi, dažādas atbildes, bet lai būtu skaidrāk saprotams, es tātad manuprāt, gan neko nelaboju, bet spiežu saglabāt. Man šajā gadījumā es redzu, kad man ir uz masāžas pakalpojumu Liepājas reģionālajā slimnīcā ir izveidota šī anketa. Ejam iekšā tātad tagad kā pacients jau e-veselības punktā. Mēs izveidosim tūlītās pierakstu. Izveidojam jaunu pierakstu, meklējam pēc ārsta. Es šajā gadījumā zinu, kurš ir konkrētais ārsts. Varēju meklēt arī pēc masāžas. Mums tātad ir 27. datumā pieraksts 12:30, piemēram, izvēlēsimies. Es dodos tātad uz šo masāžu, veicu sev pierakstu, pierakstīties, spiežu. Un man tātad parādās, ka jūsu pieraksts arī tajā brīdī atnāks arī e-pasts. E-pastā arī tiks norādīts, kad lūdzu aizpildiet arī klāt pievienoto anketu un anketas links jau, kur vajadzētu autorizēties e-veselības punktā, lai viņu aizpildītu. Arī atkārtot, tad, kad pirms vizītes iepriekšējā dienā mums tiek izsūtīts atgādinošais e-pasts par to, kad jums rītā ir vizīte, arī tur mums tātad parādās, lūdzu aizpildiet šo anketu. Tātad es spiežu aizpildīt anketu, un mēs šajā mirklī redzam visu to, ko mēs bijām iepriekš parādījuši. Šeit, es ātri pildīšu šādā formā, kā redzat. Te, piemēram, ja es atbildu jā, man jau izlec jau entie citi jautājumi. Es atbildu nē, man šie veseli čupari jautājumi virkni pazūd. Šeit tieši tāpatās es atzīmēju. Viens ir, ja man, piemēram, ir reproduktīvā vecumā es esmu. Otri jautājumi man jau parādās, kad ja es esmu menopauzē. Tādā veidā mēs šo anketu, viņa, protams, sākotnēji izskatījās gara un plaša, bet mums ir konkrētas atbildes, konkrēti jautājumi, konkrētas varbūtības, jau kā mēs to visu veidojam. Mēs varam atzīmēt tur, kad ir vairākas atbildes, mēs varam atzīmēt, ka, pieņemsim, ir tikai divi cipari, pieņemsim, iespējami. Ir konkrēts simbolu skaits iespējams, variācijas ļoti plašas un dažādas un varbūtības. Tātad viena atbilde pāriet uz turieni, ja atbilde ir tāda vai šitāda, tad veidojās jau citi jautājumi. Tādā veidā jau mēs vedam uz priekšu
uz priekšu. Tātad, kā es teicu, ar zvaigznītēm parādās konkrētie jautājumi, kas ir obligātie lauki. Un šeit tā, šita nē. Jā, ja, piemēram, ir cits, tad arī kā nu kura vieta mums tā tad parādās, jā vai nē. Te ir obligātie lauki, es atvainojos, ka es tā pildu vienkārši. Vai tas šobrīd kādam būs svarīgi, kādas ir tieši manas. Šeit, piemēram, kur te es esmu ielikuši šobrīd pa vidu GDPR jautājumi, bet šādi izskatās atdalītājs. Ja man, pieņemsim, šeit būtu viena jautājuma, šeit būs, piemēram, GDPR, šeit ir atdalošā josla jau, šeit mēs veidojam jau GDPR jautājumus. Atkal mēs varam kā virsrakstu uztaisīt, atkal jau jaunus. Šajā gadījumā, kā mēs to arī esam jau runājuši ar tiem, kas ir tā kā mazliet pamēģinājuši, ka noteikti būtu jāsākās sadaļā ar GDPR jautājumiem, tad būtu jābūt uz pacientu un uz šo konkrēto vizītu balstītiem jautājumiem. Un tad ir iespēja, ka, pieņemsim, ir iestādes jautājumi. Mēs arī katru definējam atsevišķi, kur to glabāt, kā mēs to atrādīsim pēc tam iestādei. Redzēs uz attiecīgo vizīti varbūt visus jautājumus ārsts, kuram tieši šī anketa būs pildīta, bet ir arī iespēja, pieņemsim, savadīt tā, kad uz nākamo reizi, tad, kad atnāk, ja viņš pilda atkārtoti šajā pašā iestādē jautājumus uz atbildes, tad viņam jau ielasās iepriekšējā informācija un viņam būtu tikai jāapstiprina. Ja iepriekš sagatavotā informācija ir patiesa, pieņemsim. Tā kā iespējas daudz un dažādas, sūta tikai savas anketas un mēs visas varēsim uzģenerēt, parādīt jums, kā tas viss izskatās, ko mēs varam, ko mēs nevaram, bet esam piedomājuši, manuprāt, jau par pilnīgi visām iespējām. Šeit arī tātad pievienot failu, spiež virsū un uzreiz izlec var izvēlēties, pieņemsim, piemēram, šādu uzliksim dokumentu apstiprināšanas funkcionalitāti, piemēram, varbūt tās ir analīzes, tas ir jebkas cits. Mēs tātad esam uzspieduši saglabāt atbildes. Piemēram, es paņemšu nost, kad es neesmu to jau es esmu aizpildījusi, bet izķeksēsim ārā obligāto jautājumu, saglabāt atbildes, man parāda aizpild ar zvaigznīti atzīmētos laukus. Tātad tomēr mani neaizvedīs tālāk uz anketu nebūs aizpildīta, kamēr nebūs visi vajadzīgie lauki sapildīti. Tātad saglabāju savas atbildes. Es varu tajā pašā laikā līdz savai vizītei, līdz savas vizītes sākumam, es varu savu aizpildīto anketu labot kā pacients. Es atkal eju iekšā, es redzu, lūk, arī ir visas manas iepriekš izdarītās atbildes, es spiežu labot atbildes. Un labotās atbildes atkal varu saglabāt un man pēc tam viņas parādīsies chronoloģiskā secībā. Es, piemēram, šeit izņemšu kaut ko ārā, uzrakstīšu kaut ko citu, saglabāšu jaunas atbildes. Šeit arī tāpatās es pēc tam e-veselības punktā, arī pie saviem dokumentiem, es ieeju jau anketu sadaļā, un es jau redzu, kad es esmu rekur aizpildījusi, man ir pieraksts, pacienta anketa, tātad rekur viņa ir. Es varu joprojām, tā kā vizīte vēl nav sākusies, labot savas atbildes un varu arī apskatīties izmaiņu vēsturi, kurš konkrēti ir kādas atbildes par mani sniedzis. Šajā gadījumā, ja ārsts būtu arī izmaiņas veids, arī to redzētu. Es gan uzreiz jums parādīšu arī šo sadaļu, ja ārsts būtu veicis izmaiņas un nosūtījis viņus uz e-veselības punktu, tad tajā brīdī šeit jau pēc GDPR parādīsies divas pogas. Viena paredz, kad es varu redzēt kā pacients, ko es esmu aizpildījis, un otra jau būs ārsta veiktie labojumi vai papildinājumi. Tā kā, lai nepārkāptu nevienus GDPR, mēs ļoti ejam kopā ar šiem speciālistiem, lai saprastu, kā tas ir iespējams, kā tas ir pareizi definējams un lai mēs nepārkāptu nevienus noteikumus. Šī ir tā forma, kā mēs to drīkstam, kā mēs to varam, un mums ir arī, protams, GDPR jautājumi katras anketas sākumā, kas attiecās arī uz anketas aizpildīšanu, kamēr tie nav apstiprināti. Īsnībā konkrēti tas ir viens noformulēts šobrīd teikums, kamēr nav apstiprināts, ka es piekrītu, tikmēr anketa netiks uzskatīta par aizpildītu. Tā,
mazliet aizrunājos, bet ejam atpakaļ tātad uz, es tātad esmu kā pacients savu anketu aizpildījis, ir pienākusi kārta ārstam. Ārsts tātad iet iekšā ārsta birojā, viņš redz savu kalendāru, šajā gadījumā jau es esmu iegājusi šī konkrētā Andra Paraudziņa kalendārā, un šeit es redzu, atveru pierakstu. Lūk, un šobrīd man parādās jau, kad ir šī aizpildītā anketa. Es, lai uzreiz redzētu, tā kā es biju norādījusi arī, ka es varu ielogoties. Citā gadījumā, ja es šeit vēršu vaļā, es šobrīd esmu ielogojusies arī kā pacients, tāpēc es varu redzēt, bet šajā gadījumā redz tikai pacients, šajā gadījumā redz tikai ārsts, ielogojoties ar dubultu autentifikāciju, vai arī ielogojoties savā e-veselības punktā, un tajā brīdī kamēr viņš lieto, viņam nav entās reizes jālogojās no jauna, bet to jau mēs uzskatām jau kā autentificēšanos tajā brīdī ar savu e-veselības punkta profilu. Bet, ja nav ielogošanās tieši šajā e-veselības punkta profilā, tad katru reizi mums ir jāpastiprina tātad šī ielogošanās, kad piekļuve, pareizāk sakot, pie šīs anketas. Es šobrīd mēģināšu ielikt šo citā pārlūkā, it kā es būtu ārsts. Tagad man rādīs gan manus personas datus visdrīzāk. Es atļaušos tomēr ievadīt savus datus citur. Jūs neredzat, tomēr nepārkāpju arī savus noteikumus. Jā, šobrīd tieši ar e-mobile, tātad es ielogojos, autentificējos tātad šajā rīkā. Jā, piekrītu. Es domāju, jā. Viss vairāk mani personas dati nav. Es tā kā biju uzlikta, kad es varu piekļūt šai anketai un ne tikai apskatīt atbildes, bet arī viņas labot. Tātad es šobrīd esmu jau pielāgojusies kā ārsta puse. Es redzu visas šīs atbildes. Es varu viņas labot, es varu skatīt izmaiņu vēsturi. Tātad šeit mēs varam redzēt, kad cikos viņš ir veicis labojumus un arī salīdzināt pēc tam, kādas ir atbildes, bet ņemt pēc chronoloģiskās pēdējās. Es varu labot, un tas, ko es arī jums teicu pirms tam, es šajā vietā varu, tad, kad es spiežu labot, es šajā vietā varu redzēt tikai sev domātos jautājumus. Un tad, kad es aizpildīšu tikai ārsta domātos jautājumus, tad padarīt atbildes uz ārsta jautājumiem redzamas arī pacientam, kas arī ir, vai nu tas paliek piesaistīts pie pieraksta, un mēs ar pacientu nedalāmies savos ārsta pierakstos, ko mēs gribam, vai arī, ja mēs atzīmējam, tad tajā brīdī ir tas, ko es jau teicu, kad e-veselības punktā pacients jau redzēs, kad ir viņa aizpildītā anketa un ārsta veiktie papildinājumi vai labojumi, vai ir kaut kādi konkrēti papildus jautājumi, ko viņš vēlās parādīt pacientam publicēt, vai arī pievienojas, varbūt ir kādu atsevišķu failu. Tātad spiežam saglabāt un viss. Tas ir tāds īsumā par šo risinājumu, tas, ko es uzreiz varu teikt, kad šobrīd vēl mēs neesam pie epikrīzes, bet jau ir ar ārsta biroju, jau izstrādes komandu, jau ir skaidrs, ka ne uz šo novembra versiju, bet uz februāra versiju visas šīs anketas arī tieši tāpat tās parādīsies pie pacienta jau ārsta birojā, jau pa sadaļām, un mēs jau viņu smuki atrādīsim nevis tikai kā linku, bet tajā brīdī jau pie šī konkrētā pacienta un konkrētā pieraksta. Līdz ar to tie ir tā kā nākamie soļi. Es laikam šobrīd beigšu šērot ekrānu, parunāšu ar jums.
Un tad ir tie nākamie soļi, ko es jau teicu, ko mēs šobrīd pie anketas darām, ko mēs veidojam. Ne tikai šobrīd mums ir jautājumi, atbildes, dažādas formas, iespējas, kā mēs varam informēt šo jau ārstu un sasaistīties kopā pacientam ar ārstu jau pirms vizītes, ietaupīt laiku, kā arī varbūt vākt kaut kādu jau iestādes statistiku. Dažādi izmantot šīs anketas pēc savām vēlmēm un vajadzībām. Nākamais solis, uz ko mēs jau šobrīd ejam, nākamais ir tas, kad jau pēc kaut kādām varbūtības teorijām, kad tiks iesniegtas anketas jau apskatīt, pieņemsim, mēs redzam, tas ir aktuāls, piemēram, anesteziologiem. Es zinu, ka, ja aizpilda konkrētos laukus un viss ir kārtībā, tajā brīdī var arī nodrošināt attālināto konsultāciju. Tātad nav obligāti jāierodās klātienē. Tātad varbūtības jau var aprēķināt, un tajā brīdī tev jau pasaka, ok, tu vari pieteikties tieši saistē, tev nav obligāti jānāk. Jau mēs tā kā jau paejam vēl soli uz priekšu, lai nebūtu katru reizi jāierodās šo 5 minūšu konsultāciju, varbūt arī klātienē, ja ir šādas vēlmes. Nākamais jau pēc tam mums ir, kad, ja, piemēram, ārsts pacients aiziet pie ārsta un ārsts paziņo, ka, atnāc pie manis, kur tagad mums ir tāda un tāda ārstēšana, atnāc pie manis pēc mēneša. Pēc mēneša arī ir iespēja padot jau nākamais solis būtu padot jau kādu konkrētu anketu, kurā aizpilda, un mums atkal jau parādās varbūtības vai šajā mirklī. Tev ir jāierodās pie mums, vai tajā pašā laikā tu jau, ok, paldies, izskatās, mūsu ārstēšana ir veiksmīgi notikusi, vai tajā pašā laikā mēs jau izķeram kaut kādus jau kritiskos gadījumus, kad obligāti sos, tev ir jāierodās, kur jau ir pieraksti, jau aizved tevi uzreiz pie mums, vai arī mēs varam padot jau, piemēram, ziņu par to, kad kur ir pacients, kuram ir obligāti nepieciešama ārstēšana. Un tad jau tāds nākamais solis, kas jau ir tāds visaptverošāks un tālāk jau ejams, tas jau ir jau ilgtermiņā, kur mēs varam jau vērot pacientu, kur jau iedrošināt viņu nepārtraukt un ar regularitāti aizpildīt šīs anketas, jau lai mēs novērotu viņu veselības stāvokli jau ilgstošākā periodā, bet tur jau droši vien iesaistītos arī mākslīgais intelekts, un mēs jau tādā veidā jau būtu soli vēl uz priekšu šajā pacienta un ārsta sadraudzības un sadarbības jau formulā. Tālūk. Es nezinu, manuprāt, esmu pateikusi no savas puses tādos lielos, ātros vilcienos visu. Varbūt, ka jums ir kādi konkrēti jautājumi par pašu pieslēgšanu, kas varētu būt, to jau es uzreiz varu teikt, viss, kas mums ir vajadzīgs, ir īstenībā jūsu kaut kāda pirmā anketa, ko jūs redzētu, kā viņi varētu veidoties, kādi varētu būt šie jautājumi. Un tad jau mēs varam viņu ģenerēt, taisīt, kā teicu, parādīt, saprast, kādas ir varbūtības, kurā brīdī ir kāda veida pogas vajadzīgas, kurā brīdī kāda veida atbildes, kāds veidojās tas viss, kas ir vajadzīgs, ir pirmā anketa no jums un laižam, kā teikt. Dace, čatā ir jautājums. Jā, vai tā, tūlītos sapratīšu, kur ir čats? Kur? Tā, vai ir iespējams sagatavot anketu ar attiecīgo saiti nosūtīt pacientam? Ja anketa nav saistīta ar konkrēto vizīti, bet kā atgriezeniskā saite par pakalpojumu kvalitāti. Jā, tas ir tas, ko es arī teicu. Es saprotu, ka tas būtu tā kā uz iestādi jau vērsts, vai ne? Kad piemēram, tā jau būtu, kā jums patika vizīte, vai jūs atgrieztos vēlreiz un viss. Jā, arī šādi iespēju mēs šobrīd veidojam un būvējam. Pagaidām gan šis links darbojās tieši uz ārstu biroju, bet tā kā mēs ģenerējam ar šo linku, tad varētu būt arī izsūtāma. Tā, kas ir problēma, mums ir obligāti jābūt un jāsaprot, uz kurieni izsūtīt. Un tāpēc arī mums šajā mirklī tas strādātu tikai un vienīgi pie klientiem, kas tomēr ir e-veselības punkta lietotāji. Bet arī tāda iespēja iegūt atgriezenisko saiti, arī par šo mēs esam domājuši. Tie ir nākamie soļi, kur mums ir jāiziet secīgi visam cauri. Vai ir iespējams sagatavot anketu ar attiecīgo saiti nosūtīt pats? Jā, es ceru, ka es atbildēju šo jautājumu,
Jo šobrīd, tā kā mums ir vajadzīga šī dubultā autentifikācija, tad jā, mēs varam nosūtīt uz e-veselības punktu lietotāju e-pastu. Viņš tātad arī šajā saitē var ieiet iekšā, autentificējoties ar e-veselības punkta savu profilu, bet šobrīd tā ir sasaiste e-veselības punktu lietotājs un ārsta biroja ārsts. Vai būtu vēl kādi jautājumi? Laikam? Nē. Labi, es ļoti ceru, ka es tādos ātros vilcienos tiešām esmu izgājusi cauri šim risinājumam un piedāvājumam, un es ceru, ka jūs viņu uzskatīsiet par pietiekoši vērtīgu un sajutīsiet arī to, ka mēs esam gatavi ar šo risinājumu attīstīties un nākt pretī un domāt, kā mēs vislabāk varam vēl attīstīt šo produktu, kā mēs varam palīdzēt tieši šai saiknē pacients un ārsts tieši jūsu iestādē. Varbūtības un iespējas ir dažādas, un mēs esam gatavi arī pielāgoties jebkuram risinājumam. Dodiet ziņu mūsu kaviem. Jums katram ir savs klienta attiecību vadītājs, kuram droši varat prasīt, ja nevarat prasīt arī man tajā pašā laikā, jebkādus jautājumus par šo risinājumu. Un tad jau es ceru, ka arī izdosies mums kopā jau sākt anketēt mūsu pacientus. Paldies jums liels tad, ja vairāk jautājumu nav, tad es domāju, ka šodien tad atslēdzamies. Paldies, tā.